Labrīt, ir 7:12 un dosimies uz Vaņodi. Ārā lietus līst, Vaņodi rāda, ka līst lietus no 3 grādiem līdz 6 un slapi gonga būs. Izlīs. Kaut kā tā. Davai brauksim. Mašīni sagatavot, dzenam ārā, samainam autiņus un laižam. Ko braucam, tūlīt jau gandrīz būsim Vaņodē un gribēju parādīt, ka laiks jau ir nepatīkams. Mīgla, laikam iet uz 7 grādi priekulē, tagad jau 5,5 un solīja jau kaut kādu salu. Ne jau šodien, bet solīja. Un tāpēc jau varbūt ir tā mīgla, kad strauja grādu maiņa. Nezinu, bet patīkam nebūs nekur tā. Tāpēc ir jāgaida noteikti, kad būs gaiši. Citādi pa šitādi jau braukt arī tādu. It kā jau varbūt, ka varēs visu redzēt, bet pa priekšu, piemēram, brauc 3 mašīnas. Šitādā miglā ar treju liet garām būtu neprāts. Bet man jau nav jāiet, drīz jau ir Vaņot klāt un nebūs nevainas. Un ir pulkstenis, tagad ir 8:30 un no 8:30 līdz 9 man tā liekas bija šitā tehniskā pārbauda un pēc tam reģistrācija, kaut kā tā. Un es jau nebūšu neko daudz nokavējis. Būšu laicīgi. Kaut gan domāju, ka būšu pār pa 9, bet diez vai. Es domāju, ka būšu pirms 9 tur un varēšu iet sakārtot jau papīrus. Davai, lai visiem veicās. No malas izskatās, ka leja benzīna mašīna, bet nē, laikam mazgā. Ko ir sagatavots? Salīmēju uzlīmes. Tagad tā migla mazāk vieglāki. Mono 4VD, 4VD Open, 4VD Sport. Un viss, jāiet paprasīt, kad varēs sākt startēt, gaidam pārējos. Šitais tā jocīgi nostājies, ka te nav tik garām, tā nevajadzēs stāties. Kā būs, tā būs, nezinu, varbūt jau tops pateikt, vai stāv sānā, vai tev reiz vēl garām. Davai. Pirmais nāk šur. Kā būs, tā būs, redzēs. Trasi ļoti ātri īstenībā, kā jau jūs redzējāt.
Pirmais brauciens gaužam bija neveiksmīgs, bet izrādās, ka laiks ir diezgan labs. Es daudz kur aizsildēju, jūs jau redzēsiet. Trešajā noslēdzošajā braucienā 4VD sporta izvērtē šo laiku. Tātad vislabākais ātrums. Šobrīd, ja mēs skatāmies, tad ir sekundēs, tas nozīmē, ka praktiski par 10 sekundēm ātrāk var šodien veikt Apple nekā to varēja veikt pirmajā posmā. Jānis Valters minūte 58. Dzirdējāt? Tas iezīmē to, ka Tad ir viss kārtība. Zintars pareizi pateica, dzirdējāt? Vai vēl iet uz startu jaunatni. Jātur tikai būru. Vēl otrais jāuzvar, un tad jau pa vieglu. Tad jāmaina riepas. Davai, turamies. Skaties, jauni! Viņam! Man jau 2 sezonu braukt jau. Iesildīt. Autocross, rallycross. Iesildīt. Nu jā. Iesildīt. Šitam un šitam. Nu, tad meklē vēl ātrums, kur kā pareizi saslēgās. Izskatās, ka šis viss ir izdevies diezgan. Nu ko, mainām rīpoļus. Paskatāmies, disks forši zils, viss ir kārtībā. Un riepa ir paplēsts, tā nav. Varbūt, ka tā nebija laba doma, bet nopirkts ir un mēs vispār nezinām, vai ziema būs vai nebūs. Šo mainām un ejam un gatavojamies. Davai, un vēl degvielu jāielai. Citādi man pietrūks. Es pat iepazīšanos nebraukšu, tāpēc, ka man degvielu daudz nav. Davai. Man liekas, pirmo sapulcīt bija vairāk cilvēki, bet labi tie, kas ir, tie, kas ir. Varbūt kāds dzird, sēžot mašīnā. Pirmajā sapulcītē jau es teicu, ka tās klimata pārmaiņas ziemas nav viss slikti, tāpēc plančiks ir no nākamā gada saudzēt to klimatu un braukt ar elektromašīnā. Tā kā sākam gatavot akumulātors, lādētājs un saudzēsim dabu, lai mums kaut kā tā ziema beidzot atkārtot. Tas nav joks, tas ir nopietni, vai ir joks. Sveicienu visi otrajā posmā. Ja jūs dzirdējāt, es atkārtošos. Visa oficiālā informācija ir revaautosports.lv, starta saraksti, turpat arī rezultāti. Braucam 3 braucienus, nekas nav mainījies, sliktāko ņemam ārā. To mēs dzirdējām, tas tā. Jau aizbrauc ar savu
atmosfēras dzinējumu, jā, viņam ir svarīgi. Konkurence. Dzinējs, kā varbūt ierasts redzēt tās attiecībās citiem klubiem. Mums ir iemainīt klubiem, bet mums arī jāattīšķinu. Droši vien atkal kaujas aparāts, jā, daudz mašīnu pilnīgi cita, šī no rallycross trases izvilta. Tas nozīmē, kā jau teicu, modežēniņš sāka to, ka nikām palvām nevar citīties ar tādu standarta mašīnu nosacīt standarta, jo arī viss. Viena lieta, ko var aizmirst. Un tagad, cik es saprotu, 4VD nākošais. Jāizlīmē šis ciet. Citādāk joku pēc dzintars prasa, ka to piečuk, bet tas ir joku pēc dzirdēju. Es neteicu. Tāds vismaz savs joķels ir. Pa katru darbību kaut kas ir jāmaksā. Pārlīmēšu īstenībā viņi varētu plēst arī nost, ja nebūtu uzlīmējis viens pa virs šito. Tas viens esmu es. Bet labi ir skatībā. Riepas nomainīja. Nezinu, kā būs. Jābūt it kā būtu labāk, bet kāds uzlika vispār priekšā. Pilot Sport 5, jā, ir skatībā. Bet tie, kas šmalki ir ārpusē. Pilot Sport 5 un outside. Šitais ir pareizi, bet tā ir nepareizi. Redziet, insides. Bet ko darīt? Jānodeldē ir šī mala arī, lai var izmest ārā. Un šitai, kā redzēs, kā būs. Pilots, tā ir četrniece stiprā. Kaut gan varbūt jāmaina būs otrādi, ja kad ķibelis būs. Inside, akal otrādi. Man pat diagonāli tagad sanāk. Tad man paliek stiprā un stiprā. Un divas stiprās paliek viss kārtībā. Jau, ka brauc no iepazīšanās. Viss. Gatavojamies. Nu ko, Anģīts brauks? Nu ko, davai! Lai viss notiek! Minūte 35! Andrīts! Skan pēc turbo, un
davai. Posmā iepriekšējās kursam ziemas kausa sezonās ir bijis zālēs starp valdu līderiem. Andrjuka jāfilmē. Labi brauc. Uzreiz neko nepatīk. Es domāju, mēs braušanas vēlmi, bet arī to, cik ātri var ierasties uz starta līnijas un izdarīt visu, kas varams. Tagad sekojam. Neiet. Kaut, nu jā. Check engine. Nu? Atteicās. Ko vēl viens pieteicās. Luka Rovalds dodas cīņā. Luka Rovalds Tas ir labai. Super. Kilometrs saslanējot to skolā. Būs arī ziemas kausa vēcmēsters Igris Stāv. Tur ir visās Un šitā esat fondu atrast, tikko Kendrijs teica. Visur, kur vien var salikt. Katrā ziņā liela dauda mašīna tiešām iespaidīgā ātrumā. Andersons gatavojās RVD Open ieskaitīt braucienu. Nikusam Andersonam visveismīgākam RVD. Redzējāt, apgriezos. Bet labi, vēl divi. Nu, tas ir tikai pirmais brauciens, vēl divi ir. Davai, turam īšķis. Nu, turpinājums. Un atkal nokļūdījos. Žēl, es sev tev tagad labi, ka bišķi tagad pauzīt. Ieliešu degvielu, bišķi jātiet. Jāiedzer tēju, jāiziet toalet noteikti. Un bišķi jānomierinās, lai nepieļautu vairāk kļūdas. Es jau pirmīt laikam apsolīju nepieļaut, bet es pieļāvu. Davai, es sev turēšu grožos. Davai. Nu ko, kaut kas ir izdarīts. Degviela ir ielieta pēdējā. Cerams, ka pietiks un nerīstīsies, jo man ja kas ir pa maz. Un jā,
Iedzersim tulīt tēju un brauksim tālāk. Davai. Šitā kļūda tik sāpīga. Labi, slēdzam ārā.
ko, ir nobraukts, tagad ir pēdējais brauciens. Ļoti ceru, ka nesačakarēšos. Šitais ten iepriekšējais 4VD Open, liekas, kad ir labs, es redzēsim, cik ir laiks, bet man pašam likās, kad ir ātrāk, jo es vilku tālāk un vēlāk bremzēju, bet redzēsim, kā būs īstenībā. Kaut kā tā, un tagad braucam uz pēdējo braucienu un gribās jau iet apstīties, bet jāpastāv rindā, un pēc tam varēs iet pētīt visu. Davai, es tur rīkšķis priekš sevī. Davai.
ko liekas, kad it kā bija labi, bet bija arī kļūdas. Bet es domāju, ka būs kaut kāda minūte 42. Es tā ļoti ceru, bet es īsti nezinu. Iesim pastīties, jo es nezinu iepriekšējo laiku. Jo es neaizgāju apskatīties. Un tagad braukšu uz Treili un iešu apstīties laikus. Jo baigi jau interesē. Jo, nu jā, gribās jau daudz tos šampanieši jau būs. Gribās tos ķipīšus jau. Tos augstākā līmeņa, bet, nu, kā būs, tā būs. Galvenais, kad ir nobraukts, degvieli pietikusi, kaut gan varēja jau sākt rīstīties, bet ir labi. Ok, davai. Paldies, ka sekojat un būs jau visu laiku labi. Divlēdais lokas ir iepūtas. Pieaugušo lielajā EVT ieskaites grupā. Nu ko, otrā vieta. Lielie dūži. Ejam, varbūt iesilši. Otrā vieta Saldinieks, Henrijs Freibergs joprojām uz uzvaru. Tā, kas, protams, es pašai uzvarai pietrūks, bet uzvaru punktu ziņā noteikti tā ir. Tik daudz vērtīgi punkti iebirst kabatā priekš kopvērtējumu. Zinām, ka pilnas sezonas brauc jau trešo, tad līdz ar to šīs punkts ir zelta vērts gan īsti kā uzvara, bet uzvara tādā īstā taustāmā izpratnē. Mūsu vecmeistars, visiem labi zināmais autosprintu meistars, Modris Žentiņš! Skaļo lausēm sagaidām! Leģenda, kas nerūsē, leģenda, kas lēnāk netop, leģenda ar lielu aizrautību un atbrauc šodien ar vēl leģendārāku automašīnu Honda Civic CRX. Nu jā, tādas automašīnas, domāju, jaunā paudze pat varētu nezināt, kas tas tāds vispār ir, bet tas ir ļoti labs aparāts, redzam, kas pa priekšu skriet. Nu, paldies jums, vīri, mēs ejam tālāk. Tātad RVD ieskaita, kur brauc visi ar BMW automašīnām, un šeit mums ļoti daudz dalībnieku, tikai par vienu mazāk kā iepriekšējā ieskaitas grupā. Netipiski patiesībā priekšpiedziņas vairāk nekā kurš piedziņas, bet tas ir labi. Tā vajag. Trešā vieta. Redzējām jau šo posmu. Tā pirmajā posmā redzam arī šodien Ingūrs Andersons ar skaļām aplausiem. Rokas. Likās, ka iet patiesībā vēl labāk nekā gāja pirmajā posmā, taču konkurenti arī bija atbraukuši vai no labāk noskaņojumu, vai labāk kaujas tehniku. Bet šis kungs laikam ar labāk noskaņojumu parunāja pēc un teica, sāka pierast pie mašīnas Jānis Tičkins, otrā vieta, lielvainieks. Jānis meklē, protams, šo kopējo valodu ar Floriāna automašīnu un izskatās, ka ar katru nobraukto braucienu aizvien labāk. Tas izdodās, jo rezultāts tiešām sāk nostabilizēties un uzvar Niks Apfelbaums šajā ieskaits grupā. Nu jā, šo vārdu esmu nocījis tik daudz reizes, gan pirmajā posmā, gan šajā posmā nocīsim. Tas ir pavisam noteikti, bet tas ir arī pelnīti pagājušās sezonas uzvarētājs un arī pagājušā posma uzvarētājs. Mēs nonākam pie pilntieciņas. Jūs esat labākie! Piedziņa, visi riteņi. Šeit mums bija vislielākās. Es atļaušos izmantot tādu vārdu, bet pieteikšu, ka tas ir tādā žargonā domāts orķies. Jā, braucēji brauca visi ātri, būtībā no sākuma likās, ka uz pirmo vietu pretendē apmēram 4 braucēji. Beigās uzvarēja. Nonāksim pēc tām Jānis Valters, 3. vieta, 4VD, ieskaites grupā Ventspilnieks. Tas bija paredzams, ka mēs redzēsim uz apbalvošanas ceremoniju tieši Jānu Valteru, nebija skaidrs ar kuru. 3., 2. vai 1. vieta, šeit ir 3. vieta, 2. vieta Saldiniekam, Raivis Ritelis. Raivis ar nepajogam sāk ieskrieties, pirmajā posmā jau likās, ka ir atbraucis ar labu brokastu, uzēstu ar labu spēku, tad uz otro posmu vispār ir atbraucis, tā kā atvilkt atspēr no starta līnijas, bet uzvar, tad tāda stabilitāte tika demonstrēta beigās Ivars Mielaus. Dienas pirmajā
braucienā uzstādīja absolūti visātrāko apļa laiku. Nu, bet tas ir pirmā brauciena ieskaitē. Dienas ātrākais aplis pieder, līdz tam mēs vēl nonāksim. Bet jā, vienu labu apļa laiku uzstādīja Ivars Mielovs un izcīna arī uzvaru pilnbeziņas ieskaites grupā. Interesanti, ka šos 3 kumus mēs redzējām arī pirmajā posmā. Uz apbalvošanu, tā kā šis stāsts arī turpinās. Priekšpiedziņa, pēdējā Open ieskaita. Viss gatavs? Kāds ir jūsu komentārs par šī vakar sniegumu? Nevajag gaisīt sūdzi, nevar uzvarēt. Jū, Subaru labākais, jā? Pēc kārtas Andrijs Tīks. Šajā posmā uzvar, šoreiz otrā vieta. Bet arī Henrijs Freibergs ir tieši ar tādu pašu stāstu, tā pašā arī kopvērtējums, ļoti stabils rezultāts kopumā. Un arī tur ir trīniekā iekšā. Un pirmā vieta, tev vajag ļoti skaists aplausus. Es gribētu teikt, pirmā uzvara lielajā ieskaites grupā. Debitēja mūsu sacensībās Kids klasē Kristers Tīdmanis! Tā tik ir sacensība, tas tik ir rezultāts. Es, kad ieraudzīju visu šo skaitļus kopā, es neticēju savām acīm, kas notiek ar pasauli, kas notiek autosportā. Skolotājs tiešām var iedot tādu backup un laikam, ka var, jā, dažu gadu laikā uzšāvās augšā līdz pašai piramīdas virsotnē. Novēl Kristeram Tīdmanim turpināt tieši šādu pašu ceļu un apsveicam visus laureātus. Šajā ieskaits grupā mēs ejam tālāk aizbraukt. Šis ir stāsts jau par citu lietu, viss ir sakārtojies. Es teikšu tā, bez intrigas, tieši tā pati būtībā, kā jau mēs redzējām, mums tāds atkārtojums, deja vu sajūta pavisam noteikti būs. Jānis Ptičkiņš otrā vieta un Liepainieks arī ieņems savu vietu. Jā, šeit mums tāda stabilitāte, acīm redzot, ir stabilitātes paraugs stunda. Un stabilitātes paraugs stundu arī nodemonstrēja ar 3 uzvarām 3 braucienos. Ventspilnieks Niks Āfelbaums. Aiziet tur arī aplausi, protams, no Ventspilniekiem. Arī pārējais redzēja aplaudēt, arī visi kārtībā. Negribēju dot čiku. Noskaņojums kungiem ir labs, kā uz paceļam basvainam. Bildes sekcijai. Jūs esat labākie! Un paldies jums, vīri, un mēs nonākam pie pilnpiedziņas atvērtās ieskaites grupas 4. Mums bija vajadzīgi veseli 2 posmi, lai mēs arī kādu 4 riņķa automašīnu dabūtu uz apbalvošanas ceremonijas, un tas ir noticis ar lielām skaļām aplausiem. Aigars Mejers! 3. vietā. Patiesībā iesāk savu braucienu, es tur kaut ko teicu, no malas jau neizskatās, ka vajag evelēt, bet izrādās, ka laikam jau nevajag evelēt, vajag nobraukt precīzi, un to arī Aigars izdarīja un savāca sev pietiekami pozitīvu laiku, lai izcīnītu 3. vietu. Priekšā aizteicās 2. vietas īpašnieks Jānis Valders, un šeit ir 2. vieta izcīnīta Jānim Valteram, tātad Pilancē pagaidām 3. vieta un 2. vieta. Patiesībā Jānis Valters manā dienas prognozēs bija viens no tiem kungiem, kas varētu kādā no pilnvērtības ieskaitēm izcīnīt arī uzvaru. Izskatās, labi ejam, bez izskatīšanās. Kas tad uzvarēja? Uzvarēja neviens cits kā Ivars Mielovs arī šajā ieskaites grupā. Tur uguns arī parādījās, protams, visu tajā, kas liecina par to, ka tas films pie stūras tur vairs neko netaup, tur iet uz pilnu, te pilnu arī vajadzēs pēc tādiem gūžiem. Švītenā cauri pat rāsis ar labāko laiku, tur ir kārtīgi jāsakāzē tas automobīls. Paldies jums, kungi! Kungi! Paldies! Ko mums 2 VD Sport bronzes kalnumu izcīna Ingus Andersons.
patiesībā tik salīdzinoši līdzīgi kopēja rezultāti, ka es sāku skatīties šķirstīta lapu, vai kaut kas nav viens un tas pats nerādās. Nē, nu tā arī ir. Nu, Liepainieks arī otrā vietā, arī šajā ieskats grupā Jānis Tičkins. Nu, piemetināšu, ka šī ir vienīgā ieskats grupa, kur kāds izcīnīja uzvaru braucienā. Tas bija Jānis Tičkins pēdējā braucienā. Un labākā laika īpašnieks šodien absolūti uz ātrāko Apelu nobrauc, un arī šeit uzvaru izcīna Niks Appelbaums. Nu, es pieminēšu, ka ātrākais Apels šodien minūte pēc 40 sekundes, 0,007. Tieši tāds laiks bija nepieciešams. Pavisam nedaudz pietrūka ārotajiem minūte 39, bet iespaidīgs kopējais laiks. Nu, tas mums paliks vēstures ierakstos, un mēs nonākam. Pieņem Aigars Mejers. Trečo ietu. Saidzot Pēteru Puriņu, Raju Rītali. Nu, gana veiksmīgs sacensība izvērtusies Aigaram Mejeram. Un priekšā Jānis Valters arī šajā 40 sporta ieskaitē. Pa pirmais te bija jākal? Tikai 3 tur bija, jā? Un uzvads. Nu, uz papīra pavisam noteikti jaudīgākais, ka 4 BD sporta uzvarētājs. Arī šodien, tāpat kā pirmajā posmā, Ivars Mielavs vedīs mājās vēl vienu uzvarētāju trofeju no Kurzemes ziemas kausa posma. Tātad 2 Kurzemes ziemas kausa posma mums ir aiz muguras, nekur neizklīdīs mums vēl Egle. Tātad Egles izsoli, bet izsolīšana atdošana notiks oficiāli pasludināma. Organizatori ilgi domāja, ka tas bildes nebija īsti daudz. Jums šitādi posts nepiestāvēja. Mēs jau nebija demonstrējuši. Nebija ģenerāli mēģinājumi. Viņš savācies, jā? Es ar mašīnu parādīsim izskatās. Organizatoru uzmanību un saņem. Kā tev gāja? Apnicis tas Mielavs. Nevar skatīt, tu nevar. Rīcībā, īpašumā. Nu ko, ir vinnēts 4 šampanieši. Cik šitam ir grādi? Pastīsimies gaismā. Ir vinnēti 4 posmi, nē, bet pirmās 4 vietas ir. Super. Nu, šitais tad nobrauc, tāpēc, ka tās riepas bija nopirkts, bet tur mēs tikai 2 bijām. Nu, kas tad? Nu, ir vienalga, man ir Valters bija jāvina. Bet, izdevās, šoreiz izdevās. Paldies mašīnai, viss izturēja. Super. Man patīk. Es sūtu Mikam. Lai ir, davai. Tiekamies tālāk, aizbrauksim mājām. Ceļam noteikti. Pēc iestumsim stāvlī un uzliksim ar visiem šampaņšiem. Nu, atbraucis esmu, iestūmu iekšā, saliku skaisti kausiņus. Parādīt, ļoti skaisti, man patīk. Paldies organizatoriem, paldies dalībniekiem, bija ļoti laba gonga, no rīta likās, ka būs tik laba, bija mīgla, tāds drēgns, neforšs, bet tad jau diena iesākās un superīgi. Paldies par 4VD sportu, paldies par 4VD mono, tā bija tāda, jo tur mēs tikai 2 bijām, bet riepiņas bija nopirkts, kāpēc gan nepiedalīties.
Paldies. 4VD Open. Arī ļoti labi. Sīvu konkurence. Un paldies 4VD. Arī. Visur bija. Un riepas. Es nemainīju riepas. Es uzliku vecās Michelin. Paskatīsimies rīt. Jā, rīt pa gaismu. Izpētīsim, kas ir kā ar riepām. Un tad arī nobeigsim video. Apstīsimies, kas, kur, kā gaismā izskatās, jo viņš ir jābrauc arī noskalot. Bet super. Man patīk. Es pat nedabūju arī izmantot, jo mums laicīgi beidzās. Bija krēsli, bet es neslēdzu iekšā, ja nu tas relējs. Es atradu, ka relējs vainīgs, ka viņš sāk midžināties trīniekos. Un es tad pielocīju tos vādas kontaktus, un varbūt, ka tagad varbūt nemidžinājies, bet es negribēju riskēt, jo pēdējie braucieni bija diezgan izšķirīgi, kad bija jābrauc, jācīnās ar sevi, kad nedrīkstēja aplam braukt. Un man gandrīz arī izdevās, bija jau arī aplamības, bet gandrīz izdevās. Un beigās negāju skatīties tos laikus, pastījos, jā, patīkam pārsteigts. Pirmā, un tur arī bija pirmā. Līdz ar to, paldies, super. Ja patīk, spiediet laiku. Sekojiet, būs vēl video, viss kaut kādi. Jā, nekāda vaina. Lai notiek. Ja kādam patīk, lai skatās, nepatīk, neskatās. Bet kaut ko es rādīšu, vienalga. Davai. Rīt turpinam, rīt nomazgājam. Sāli it kā nav, bet nomazgāsim mašīnu, lai ir tīra. Apstīsimies, kas kur kā. Jo aizmugurē es trāpīju par riepām, kur man nepielika 10 sekundes, bet tur arī nebija jēga, jo es apgriezos. Bet tur, ko es neredzēju un nezinu, kurā vietā, tur man pielika. Nezinu, gribētu zināt, kurā vietā tas bija, es pastīsimies onboards, kurā vietā tas varēja būt. Tas bija 4VD Sport. Tur ir jāatrod tas video, kurš tas bija. Tas bija pēc pārtraukuma. Pirmie 3 braucieni bija, pēc tam apgrieztā secībā ar sportu gāja pa priekšu. Jāatrod tas brauciens un jāpateic. Varbūt, kad tiešām kaut kur aizķēra, bet man likās, ka nē. Gāja prasīt, tiesneši man nevarēja pateikt, kurā vietā. Kaut kur tai galā, bet labi. Tas tur tā, kopsumā tos varēja ņemt ārā, jo tie bija sliktākie. Un kaut kā tā. Davai, tiekamies rīt. Labrīt, kā jau teicu, šodien turpinām un izdomāju pirmo mazgāju. Šito skaisto nomazgāju, diskus kārtīgi nomazgāju, to foršo ķīmiju un tiešām labi nāk nost. Un jau stumsim iekšā uz aizmuguri savā vietiņā, lai atkal stāv. Mazgāsim sarkano ar subāriku un no sarkanā turpināsim atkal braukt šitais, lai stāv. Pietiek, ja kaut kur būs jābrauc kaut kur tā foršāk, tālāk, tad brauksim ar šito, bet tā jau, šis nav nekāds darba auto. Šis ir tāds, ne jau ikdienas auto, bet tāds izbraucams, ko var iekāpt un tā atslābināties un foršu braukt. Kaut gan ar tiem jau arī, bet ir tā darba auto, tā piebāsta visādiem sīkumiem, un šitais jau, protams, piebāsts visādiem sīkumiem, bet tas tā. Davai, iesim iekšā, dzīsim norā tos. Izbraucam saulītē, bet tiešām šodien saulītī. Varbūt, ka var redzēt kaut kas ir. Nē, te vēl izskatās, ka šitā bija outside. Te vēl varam pārmontēt otrādi izskatās. Nē, te vēl var braukt. Kas mums tālāki? Te ir ļoti švaki. Tāpēc, ka es spoglī redzēju, kad startā iesākās te vajag kūpēji, bet, pastīsimies vēl viģikus, kas tur notika. Un, jā, šiten ir diezgan, te pat nav. Te redz nav, kur nemaz ieķerties. Te, piemēram, turās te uz asfalta, te vairs nē, te uz asfalta, te ar nē, te. Ir tādi punktiņi, kur turās, jo plakni jau vairāk nav.
Wow! Un tā, šitais, man tā, nē, šitā bija inside. Nē, šitā vēl ir laba. Nu te arī nav, kur turēties, arī plaknes nav. Bet es domāju, ka, ja būs vēl vien šitāda gonka, mierīgi izturēs. Jo ieguldījums riepās nav paredzēti man. Nu ko, labi, turpinām. Braucam mazgāt. Stumam šito iekšā uz aizmuguru un braucam mazgāt. Šito pusi jau noskaloju, un šitā pusi vēl nav noskalot, un redzēt atšķirību. Un tad jau redzēsim tālāk, kāds būs. Viņš skaistulīts zils palicis. Kā jau teicu, ja vēl būs ziemas kauss un iespēja būs braukt un sauss būs, ja nebūs ziema ar šitiem ritiņiem, tad es arī izbraukšu vēl vienreiz. Bet citus nē. Un vēl jau mono paliek, tie jāplēš būs līdz galam, ja iesākt ir. Nu kaut kā tā mēs arī beigsim šito sēriju. Un kaut kā tā. Nu tad līdz nākamajiem piedzīvojumiem atkal. Davai, čau!